Mēs ne tikai zināsim, kā var nokopēt kaut kādus šūnu apgabalus, bet kā efektīvi strādāt un organizēt jau veselas darba grāmatas, darba lapas, veidnes, no kā veidojas formula, kādi ir šie principi, kas ir, tā teikt, relatīvā un absolūta adrese, kas ir ļoti svarīgi strādājot ar formulām, kā varam grafiski attēlot tabulu datus un, protams, arī par drukāšanu, jo, ja atšķirībā no Word vides pa lielām spiežam drukāšanas podziņu un viss notiek, tad Excelī, kad dati ir ļoti daudz un plaši un apjomīgas tabulas, tad mums palīdzēja zināšanas, kā izdrukāt lapu, lai viņā katrā sākumā parādītos, teiksim, pirmā rindiņa, vai arī, lai būtu redzams arī kolonu un rindu sākuma burtiņi, lai pēc tam, ja mēs izdrukā pamanām kādu kļūdu, ir vieglāk noorientēties, kur šī kļūda ir jāielabo pašā dokumentā. Nu, lūk, un tātad šis kurs ir vairāk pie pamatzināšanu nostiprināšanas, bet nav uzsvers tātad ievadīt skaitlīt un pārvietoties par šūnām. Nereti ir cilvēki, kuriem liekas, ko tad es taču te Excelē ievadīt skaitļus māku, man to nevajag, bet tad, kad atnāk uz kursu, tad secina, ka, teiksim tā, dzīve kļūst vieglāka. Un kursa vidē arī ļoti skaisti grafiski ar skaidrojušiem logiem akcentētas visas būtiskākās lietas, kas ir jāzina. Es tiešām rekomendēju jebkuram, kurš viens sevi jau neuzskata par diezgan labu lietpratēju Excel vidē, atnākt uz šo kursu. Un it sevišķi tagad e-preses nedēļā, ka tikai par 10 latiem var pieteikties. Un tagad aplūkosim atkal tādu citu problēmu, ko mēdz bieži saskarties, ir ar datuma formātu pielāgošanu, jo nereti ir tā, ka mēs Excelī, piemēram, gribam ierakstīt pulksteņu laiku, un viņš automātiski pārvērš par datumu. Vai arī gribam ierakstīt kaut kādu valūtas vērtību ar komatu, un tas arī pārvēršās par pulksteni vai kaut kas savādāk. Un tās ir lietas, kas ir saistītas ar formātiem, un kursā pasniedzējs arī iemācīs, kur to katrā datorā var iestatīt. Tātad skatāmies video. Iestatījumus. Noklikšķiniet uz pogas Stāt. Izvēlnes labajā pusē noklikšķiniet uz Control Panel. Dialogu lodziņā izvēlieties Clock, Language and Region. Noklikšķiniet uz Change the Date, Time or Number Format. Dialogu izvēlnē format norādiet Latvian. Ja vēlaties mainīt datuma un decimāldaļas atdalītāju pierakstu, noklikšķiniet uz pogas Additional Settings. Decimāla daļas atdalītāju mainiet lauciņā Decimal Symbol. Datuma formātu mainiet laukos Short Date un Long Date. Veiciet vēlamās izmaiņas un aizveriet dialogu lodziņus, noklikšķinot uz pogas OK. Reģionālo iestatījumu izmaiņas ir veiktas. Ja, tātad lielākos uzņēmumos parasti mums ir sistēmas administrators vai atsevišķs cilvēks, kurš nodarbojas ar šīm lietām, vai arī tas mums ir ārpakalpojums, tiek iepirkts, bet mikro un mazajos uzņēmumos parasti bieži vien jau ir tā, ka cilvēki ir diezgan plaša profila personas vienā, un tad ir jāzina arī nedaudz no šī datora administrēšanas lietām. Excel jomā tas ir diezgan svarīgi arī. Tāpatās paskatīsimies video par to, ka nav katru reizi formula jāvada no jauna, ja mēs gribam aprēķināt līdzīga tipa datus, piemēram, vienas tabulas ietveros. Tad pastāv tāda lieta kā formula kopēšana. Tātad tūlīt arī aplūkosim video. Lai kopētu formulu vai funkciju, izveidojiet formulu, kas aprēķinātu preces pirkuma summu. Piemēram, nepieciešams cenu reizināt ar vienību skaitu. Atbilstošajās summas šūnā ir redzams aprēķinātais rezultāts. Tā kā tabulā esošie dati pēc būtības ir līdzīgi, aprēķinu veikšanai tiek izmantota tā pati formula. Izveidoto formulu var kopēt pārējo datu aprēķināšanai. Lai veiktu kopēšanu, atlasiet šūnu, kurā jau ir izveidota formula. Novietojiet peles kursoru uz šūnas aktīvā punkta, kas atrodas atlasītās šūnas labajā apakšējā stūrī. Turot nospiestu peles kreiso pogu, velciet aiz aktīvā punkta pāri šūnām, kurās vēlaties kopēt formulu. Atlaidiet peles pogu. Lai pārliecinātos, ka formula ir nokopēta, noklikšķiniet uz kādas no šūnām un formulas joslā apskatiet formulu.
Tātad par formulas veidošanas principiem pasniedzējs klātienē būs jau sīk un smalki visu izstāstījis. Savukārt tas šūnas jūtīgais punkts patiesībā ir ļoti laba lieta, un ne tikai pie formulām to var pielietot, bet arī vienkārši strādājot ar iebūvētiem sarakstiem. Proti ir jāatcerās, ka Excel tomēr ir, tā teikt, skaitliska programma un datumu sērijas skaitļi, arī gada laiku, tas ir mēnešu nosaukumi, Excel jau tos atpazīst, un mēs, zinot šo Excel funkcionalitāti, varam atkal pātrināt savu darbu, un paskatīsimies, kas ir tās datu virknes un kā tās var izmantot dzīvē. Lai ievadītu mēnešu nosaukumus, izmantojot automātiskās datu virknes, ievadiet šūnā kādu no mēneša nosaukumiem, piemēram, janvāris, un apstipriniet to. Ieklikšķiniet šūnā ar tekstu janvāris. Novietojiet peles rādītāju uz aktīvā punkta un turot nospiestu peles kreiso pogu, velciet vajadzīgajā virzienā. Mēnešu virkne ir izveidota. Lai ievadītu nedēļas dienas, izmantojot automātiskās datu virknes, ievadiet šūnā kādu no nedēļas dienām, piemēram, pirmdiena, un apstipriniet to. Ieklikšķiniet šūnā ar tekstu pirmdiena. Novietojiet peles rādītāju uz aktīvā punkta un turot nospiestu peles kreiso pogu, velciet vajadzīgā virzienā. Nedēļas dienu virkne ir izveidota. Lai ievadītu skaitļus, norādot soli, ievadiet virknes sākuma skaitli. Sākuma skaitlim pieskaitiet soli un ierakstiet to nākamā šūnā. Atlasiet abas šūnas, lai ap abām ir redzama melna līnija. Novietojiet peles rādītāju uz aktīvā punkta un turot nospiestu peles kreiso pogu, velciet vajadzīgajā virzienā. Skaitļu virkne ir izveidota. Tad varat iedomāties, cik daudz jau ir, mēs varam iekonomēt laiku, ja nerakstam katru šo skaitli ar roku. Piemēram, ir šis jāpalielina konkrētais skaitlis par soli, vai arī, ja mums ir liela tabula, kurā, teiksim, 200 kaut kādas vienības uzskaitīts, tad arī nav jāraksta 1, 2, 3, 4, 5, un ja viena rindiņa izzūd, vai mēs viņu izdzēšam, tad atkal jāparaksta visi šie skaitļi, lai aiz šīs šūnas jūtīgā punkta šīs lietas ir izdarīt daudz ātrāk. Nu, un tāpatās Excel no 2007. Excel laikiem, tad tie, kas ar Excel strādā jau diezgan sen, un arī diezgan labi strādā, un pat ļoti labi strādā, nemaz nezin, ka ir tāda lieta kā Excel tabulas funkcionalitāte. Tā teikt, kā stāstīja kāds kurs, tā teikt, dalībnieks, savu laiku pirms kādiem pāris gadiem viņš gribēja šādu funkcionalitāti Excelī panākt, toreiz nebija, un varēja nopirkt par $500. Šobrīd, atsevišķu programmu, ko pārdod, tā teikt, citi izstrādātāji, dotajā brīdī šī funkcionalitāte ir iebūvēta Excel vidē, kas piešķir kaut kādam datu apgabalam jau konkrētas automātiskas īpašības, kas gan piešķir gan, teiksim, filtrēšanas iespējas, gan automātiskās summēšanas lietas un tam līdzīgi. Palūkosim, kāds mums ir video par šo tēmu. Lai datu apgabalu noformētu kā tabulu, atlasiet datu apgabalu, kur vēlaties noformēt kā tabulu. Cilnē Home noklikšķiniet uz pogas Format as Table un stilu galerijā izvēlieties kādu no piedāvātajiem tabulu stiliem. Dialogu lodziņā tiek norādīts atlasītais apgabals. Ja nepieciešams, varat norādīt citu apgabalu. Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai norādītu, ka tabulai būs kolonnu virsraksti. Par virsrakstiem tiek uzskatīta atlasītā apgabala pirmā rinda. Noklikšķiniet uz pogas OK. Atlasītais apgabals ir noformēts kā tabula. Un tur augšā varējāt pamanīt, ka parādījās jau filtrēšanas podziņas, un klātienes nodarbībās arī uzzināsiet, kā var automātiski iegūt kopsumas rindu, kā šī tabulai ir, tā teikt, automātiskas dažādas iebūvētas lietas, kas jums atvieglo rēķināšanu un jaunu datu ievadi.